viss vienmēr kūp, viss brūk un jūk un tā. Nu, un ja gribās pablēņoties, tad var samaistarot tādu iekārtu, dzesējošā iekārta, tad var sajust vēl augsti. Jā, nu, it kā ūdens no tās aizdomīgās teikās, jā. Nu, un tad, protams, var arī darīt visādas lēņas, kamēr mēs gaidām, mums atsūta naudu jauniem pētījumiem. Šādi jauki burbuļi. Nu, kodols sintēzes ir tā lieta, ar ko mēs nodarbojamies, jums uzsprāst parastais reaktors, kas cerams nekad vairs nenotiks, tas ir ļoti traki. Ja uzsprāst kodols sintēzes reaktors, tad ir līdzīgi kā šai burbulī, viss iziet un viss droši, visi dzīvi. Nu, visticamāk vējā izgājuši kāds 11 miljonu eiro, bet nu, visi dzīvi, viss veseli. Tā kā kodols sintēze ir ļoti, ļoti droša lieta. Nu, tad, lai ņemtas kopā. Viena lieta, ko ir jāatcerās, ķīmijā un it īpaši mūsu laboratorijā ēst un dzert neko nevajadzētu. Tas noved pie, nu, parasti saka, letālām sekām. Nu. Bet toties ķīmija ir ļoti līdzīgi pavāru mākslai. Šeit mums ir bērstas kaltētas avenes. Taisīsim. Mēs jums gribam parādīt, ka mēs kaut ko citu bez zinātnes atmākam. Taisīsim aveņu, kārtīgi vīriešu zapti, aveņu piparu zapti. Kārtīgi, laba aveņas piparu, kārtīgi. Vēl vajadzētu, ko parasti zaptē vajag cukuru. Mums ir pipari cukuru vietā. Kārtīgi. Vēl vajadzētu, nu, ūdeni vajadzētu. Te mums ir ūdens, kā jums liekas, tik liecim. Pusīti, pilīti, visu. Viss ir aptuveni iznāk ar tādu kalnu. Tā kā ūdens ir dārgs reaģents, tad var liet nedaudz. Te mums ir bezvadu sildošā flīzīte. Kā redzat, flīzīte labi silda, nu, viela pati savārās, aveņu zapti pārvēršās par zileņu zapti. Kodols sintēzē process ir tieši tāds pats, saliekam visu iekšā, viss sasilst. Kas tur leci skatījās īpaši priekš puišiem? Vārās, viss vārās, rodas enerģija. Tātad arī kodols sintēzes reaktorā mēs siltumu pārvēršam elektrībā, dažādās citās lietas. Mihāls, tev fotografē planšetdators. Man fotografē planšetdators.